Zvaniem skanot un sēru karogiem plīvojot, latviešu tauta izjustā pazemībā noliec galvas to 10 000 mocekļu priekšā, kuri gadu atpakaļ, sadragāti miesā, garā un dvēselē, tika no visu iznīcinošo bolševiku varmākām aizdzīti uz tāliem Krievijas mežiem un tundrām. Un tikai visu varenais Dievs zina tās neskaitāmās un nezināmās kapu kopiņas, un tās varbūt vēl pāri palikušās dzīvās dvēseles, kurām ir tikai vienas ilgas un viens sapnis – redzēt savu dzimteni. Savā dzejolī aizvestais Kārlis Skalbe saka: es sapni par dzimteni pagalvī likšu, ar viņu atkal laimīgs es tikšu un dusēšu saldi kā mātes rokās, pat nāves mokās. Arī mūsu ceļi vestu turpat, kur šiem nelaimīgiem, ja vācu armijas asais zobens nebūtu saulaicīgi pārcirtis šā nezvēra taustekļus. Arī mēs būtu pataisīti par beztiesīgiem vergiem, kuru liktenis dzīvē pielīdzināts kustoņiem, bet nāvē ir salīdzināms ar kritušā dzīvnieka tiesu. Godinot Latviju tautas upurus, ģenerālkomisāra Rīgā uzdevumā, galvenās nodaļas vadītājs burgermeistars Bönners nolika vainagu uz mocekļu kapinēm. Svētbrīža dalībnieki lielvārdē godina aizvesto latviešu piemiņu. Sēru aktā ieradās arī Rīgas un Madonas apriņķu novada komisārs Fusts, pašpārvaldes iekšlietu ģenerāldirektors ģenerālis Dankers un citi. Novada komisārs Fusts ar ģenerāldirektoru ģenerāli Dankeru ieradās arī Lielvārdes skolā. Pašdarbības ceļā skolas audzinātāji līdz ar skolēniem skolā iekārtojuši priekšzīmīgus mācības kabinetus un dažādas kolekcijas. Tautas palīdzības loteriju nodaļas zālē sākas lielo laimes riteņu griešana. Lielu atsaucību latviešu tauta veltījusi naudas loterijai. Ar to viņa ir parādījusi savu gribu ziedot artavas dzīves pabērniem un pabalstīt visus tos, kurus bolševiku valdīšanas gads atstājis trūkumā un postā.